Automašīnas griezes spēku uz riteņiem pārvieto kustīgs savienojums, kuru savieno krusteniski šarnīri vai kardāns. Mēs rādīsim, kā pareizi izgatavojam kardānus. Ievērojot nepieciešamos izmērus, nogriež cauruli. Kardāniem izmanto speciālas bezšuvju caurules. Pareizai caurules izvēlē ir būtiska nozīme, jo caurule ne tikai savieno kardāna elementus, bet darbojas arī kā drošinātājs, kas izslēdz tālākus transmisijas lūzumus, ja nosprūst kāds no transmisijas elementiem, vai automašīna vienkārši nobuksē. Caurules galu novirpo noteiktā leņķī, izveidojot vietu metināšanas šuvei. Tad šos caurules galus uzsilda un sapresē ar samontētajām detaļām. Tad kardānu ievieto metināšanas stendā un izlīdzina. Lai maksimāli novērstu kardāna samešanos metinot, pa diagonāli 4 vietās veic punktmetinājumu. Metināšanas uzgali uzstāda pareizā leņķī pret kardāna aslīniju, ieregulē pareizo strāvas stiprumu, spriegumu, kardāna griešanās ātrumu un sāk metināšanu. Metinot un veicot pilnu apgriezienu, kardāns apstājas un par noteiktu aploces daļu pagriežas atpakaļ, tādējādi nodrošinot precīzu metinātās šuves salaidumu. Pēc tam kardānu atdzesē un pārvieto uz izlīdzināšanas presi, kur pārbauda ģeometriju. Ja mešana parādās, to izlīdzina līdz minimumam un kardānu pārvieto uz balansēšanas stendu. Balansēšanas stendā uzstāda dotā kardāna parametrus un veic precīzu kardāna balansēšanu. Lai izslēgtu kardāna disbalansu, balansiera uzstādītajās vietās piemetina atsvarus. Pēc balansēšanas veic kardāna parametru atkārtotu pārbaudi, piešķir kārtas numuru un pārvieto uz krāsošanu.